Viena aviācijas bāzes kuģa trieciena grupa dienā patērē vairāk loģistikas resursu nekā lielākā daļa armija pārvieto nedēļas laikā. 17,000 ēdienreižu, 100,000 galonu aviācijas degvielas, kā arī nepārtraukta apgāde, remonts un koordinācija, kas stiepjas pāri 1000 jūdžu jūrā. Un tas ir tikai, lai uzturētu vienu formējumu darbībā. Tieši šo aspektu lielākā daļa cilvēku par Ameriku nesaprot. 5000 jūdžu atklāta okeāna ir vienalga, cik spēcīgs tu esi. Katrs impērija, kas mēģināja izdarīt spiedienu uz Savienotajām valstīm, balstījās uz vienu un to pašu pieņēmumu, ka vara nosaka iznākumu. Bet viņi sadurās ar kaut ko daudz senāku par varu – ģeogrāfiju. Bet vēl pirms Amerikai bija militārais spēks, tai jau bija aizsardzības sistēma, 2 okeāni, 1 pašpietiekams kontinents un karte, kas uzsūta spiedienu, pirms tas var nodarīt kaitējumu. Un 50 gadus katrs mēģinājums izjaukt šo sistēmu ir cietis neveiksmi. Politiķi ar to nevar vienoties, tas nosaka robežu nosacījumus. Un tieši tur tuvo austrumu ambīcijas atsitas pret sienu. Tas viss balstās uz naftu, šaurumiem un aizstājēju armijām. Reģionālie jūras spēki ir pielāgoti ierobežotai videi. Piekrastes ūdeņi, šauras jūras šaurumi un tuva darbības rādījusa sadursmes. Šie līdzekļi šādā vidē ir nāvējoši, taču Atlantijas okeāna vidienē tie ir praktiski bezjēdzīgi. Brīdī, kad kuģis atstāja sauszemes aviācijas aizsegu, tas neieiet kaujas laukā. Tas ieiet zonā, kur ASV jūras spēkiem ir pastāvīgas priekšrocības savā laukumā. Šī realitāte tika pārbaudīta 1980. gadu tankuģu kara laikā. Reģionālie spēlētāji mēģināja pārvērst Persijas līci par spiediena punktu, mīnējot kuģošanas ceļus. Tas bija mēģinājums paaugstināt globālo apdrošināšanas nodokli, lai piespiestu Ameriku atkāpties. Lai gan konflikts izraisīja apdrošināšanas prēmiju pieaugumu un īslaicīgu satraukumu piegādes ķēdē, vardarbība palika stingri ierobežota noteiktā zonā 7000 jūdžu no Amerikas kontinentālās daļas. Reģionālie spēlētāji traucēja kuģniecību savā teritorijā, taču viņiem nebija nekādu iespēju šo spiedienu paplašināt ārpus tās. ASV spēki uzturēja satiksmes plūsmu līcī, kamēr Amerikas iekšiene palika pilnībā pasargāta. Konflikts skaidri parādīja vienu lietu. Tuvējo austrumu jūras spēki ir reģionāli. Viņi var padarīt līci bīstamu, bet Atlantijas okeāns un Klusais okeāns neaizsniedzami. Mūsdienās šī aizsargjosla ir vēl spēcīgāka. To pastiprina tehnoloģijas, kas padara pārsteigumu arvien grūtāku. Taču spēks nav vienīgais, kas šķērso okeānu. Nav nekādas pārsteiguma iespējas, ja attālums ir 3000 jūdžu. Okeāns pats šo attālumu pārvērš par pastāvīgu aizsardzības vairogu. Taču okeāni ir daļa no cietokšņa. Lai atrastu patieso aizsardzības sirdi, jāskatās tālāk iekšzemē. Taču runājot par triecienu Amerikai, visredzamākais spiediena punkts patiesībā nav militārs, bet gan enerģētika. Viens šaurums nodrošina 5. daļu pasaules naftas plūsmu. Hormuza šaurums, par to esat daudz dzirdējuši. Tā slēgšana ne tikai traucē piegādes, tas satricina globālo sistēmu, taču šis satricinājums nesasniedz tieši to mērķi, uz kur tas ir vērsts. Cenas pieaug visā pasaulē, bet visvairāk to izjūt Eiropa un Āzija, importa atkarīgās valstis. Amerikai tomēr ir drošības līmenis, kāds nepastāvēja pirms 20 gadiem. Amerikas naftas pārstrādes rūpnīcas un naftas ieguve nav pilnīgi saskaņotas. Vašingtona būtībā izveidoja globālu enerģijas aprites sistēmu, no kura tā var izstāties jebkurā brīdī, kamēr tās konkurenti paliek tajā iesprostoti. Atrodoties abos šīs sistēmas galos, ASV iegūst ietekmi uz cenām, ko neviens reģionālais dalībnieks nevar atkārtot. Ja jums ir nafta, jūs varat to pārdot globālajā tirgū. Taču Amerikas Savienotajām valstīm tagad ir fiziskie caurujvadi un uzglabāšanas jaudas, vai tās varētu turpināt darboties pat tad, ja piegādes no tuvajiem austrumiem tiek pārtrauktas. ASV arī ražo lielus daudzumus dabasgāzes, ko var sasaldēt un transportēt šķidrā veidā. Krīzes gadījumā tas valstī dod papildu ietekmi, resursus, kas var kalpot kā drošības spilvens tās sabiedrotajiem. Kamēr citas valstis steidzās nodrošināt elektroapgādi, Amerikas ražošana var palielināties, lai stabilizētu piegādes. Visuzskatāmākais piemērs tam, kā šī sistēma kādreiz apdraudēja Ameriku, ir 1973. gada naftas krīze, kad cenas gandrīz vienas nakts laikā pieauga no $3 līdz $12. Atbilde bija slānekļa ieguve, uzglabāšana un piegādes ķēžu dažādošana. Ievainojamība pārtapa infrastruktūrā. Mūsdienās pat tādi traucējumi kā Ormūzes šauruma slēgšana paaugstina cenas, nevis aptur piegādes. ASV iegūst aptuveni 8% savas naftas no šī reģiona, kas nozīmē, ka ietekme ir daudz mazāk tieša. Persijas līča valstis riskē nodarīt lielāku kaitējumu savām ekonomikām nekā Amerikai. Tas joprojām ir svira, kas var satricināt pasauli, bet tas nevar salauzt sistēmu.
Ja nafta nevar salauzt sistēmu, nākamais solis ir palielināt izmaksas, lai tajā paliktu. Tieši konflikts neizdodas, tāpēc stratēģija mainās. Visbiežāk izmantotais līdzeklis tuvajos austrumos cīņā pret lielvaru nav milzīga armija vai tālas darbības raķete. Tā ir netieša ietekme, pastarpināta kara darbība. Hezbollah, Hamasa, Hutieši, militārie grupējumi. Dodot naudu un ieročus mazākām grupām, kas nav tieši saistītas ar reģionālajām valdībām, valstis rada nevienlīdzīgu cīņu. Šī stratēģija ir paredzēta, lai izvairītos no tieša kara ar spēcīgāku militāro spēku, radot lēnu, pastāvīgu izsīkšanu. Šīs grupas var apturēt kuģus vai uzbrukt militārajām bāzēm. Tās nemēģina uzvarēt Ameriku, tās cenšas to izsmelt. Lēti droni, improvizēti uzbrukumi, pastāvīga spriedze, lai padarītu jebkuru konfliktu dārgu. Katru reizi, kad lēta drona notriec ar $1 miljonu vērtu raķeti no ASV jūras spēku kuģa, matemātika nostrādā par labu pastarpinātajam spēkam. Tas pārvērš aizsardzību dārgā, nogurdinošā procesā. Viņi var palielināt klātbūtnes izmaksas. 1983. gada Beirūtas kazarmu uzbrukuma laikā vietējā grupa izmantoja kravas automašīnas spridzekli, lai nogalinātu 241 amerikāņu karavīru. Viņi pierādīja, ka spēja nemanāmi apiet parasto drošības perimetru un izraisīt milzīgu upuru skaitu izvēlētajā mērķī. Amerika piedzīvoja briesmīgu cilvēku traģēdiju, un militārie spēki bija spiesti pamest šo Libānas daļu. Bet, ja paskatās tuvāk, šis uzbrukums atklāja stratēģisku plato punktu, kurā nelielas grupas spēks vienkārši sasniedz stikla griestus. Uzvara bija tikai lokāla. Tā neizraisīja Amerikas varas sabrukumu, tā nenonāca līdz pašām Savienoto valstu krastiem, un tā netraucēja Amerikai izmantot savu spēku jebkur citur pasaulē. Šis trieciens pierādīja, ka starpnieku spēki var radīt zaudējumus perifērijā, bet tie nevar aizskart kodolu. Šis stāsts kopš tā laika nav mainījies. Ja tu nevari sasniegt teritoriju un nevari uzturēt spiedienu, pēdējā iespēja ir vērsties pret pašu sistēmu. Savienotajām valstīm ekonomikā ir iestrādāts milzīgs vairogs. Lielākā daļa pasaules lielvaru ir specializētas, kas padara tās viegli ievainojamas. Tām vai nu gandrīz viss nepieciešamais jāiepērk no citām valstīm, vai arī viss saražotais jāizved, lai uzturētu ekonomiku. Amerikāņu ekonomika ir citāda. Tā darbojas kā milzīga cilpa, kas pārsvarā pati sevi apgādā. Ja tirdzniecībā ar tuvajiem austrumiem šodien apstātos, tas radītu lielu satraukumu akciju tirgū, bet tas nebūtu pietiekami, lai iznīcinātu valsts kodolu. Spēcīgākā šī vairoga daļa ir tas, kā darbojas globālās naudas aprite. Tā kā ASV dolārs ir globāla valūta, Federālo rezervju sistēma un ASV valsts kase atrodas gandrīz katra darījuma starp valstīm centrā. Tas dod Amerikai digitālu ietekmi, kas sniedzas tālu aiz tās robežām. Ja tā vēlas, tā var pārtraukt finansējumu jebkurai grupai vai valstī, kas mēģina radīt problēmas. Un šī digitālā vairoga spēks bija acīm redzams 2012. gadā. Pēc ASV un Eiropas spiediena SWIFT sistēma, tīkls, ko bankas izmanto saziņai, atslēdza vairākas lielākās Irānas bankas. Nebija nepieciešama ne flote, ne raķetes. Tā bija digitāla izslēgšana no globālās finanšu sistēmas. Ietekme bija tūlītēja un smaga, ierobežojot Irānas spēju veikt starptautiskus naudas pārvedumus un pastiprinot spiedienu uz tās ekonomiku. Irānas naftas eksports gada laikā samazinājās aptuveni par 40%, sasniedzot zemāko līmeni vairāku desmitgažu laikā. Ārvalstu bankas Rijādas, Abu Dabi un citās Persijas līča valstīs glabā triljonus ASV dolāru. Katrs darījums, kurā iesaistīti šie dolāri, galu galā tiek apstrādāts caur Amerikas finanšu infrastruktūru. Vašingtona izveidoja caurules, pa kurām plūst nauda. Tā kā visi šie darījumi gal galā ir jāapstrādā caur Amerikas norēķinu sistēmu vai čips, ASV faktiski ir iespēja apturēt naudas plūsmu, kas tiek izmantota reģionālo grupu finansēšanai. Ja kāda tuvo austrumu valsts mēģina ietekmēt dolāru, tā vienkārši panāk, ka tās pašas uzkrājumi kļūst mazāk vērtīgi. Tas ir kā finanšu strupceļš, kurā abas puses var ciest zaudējumus, taču ASV ir tā, kurai pirksts ir uz sprūda. Nauda ir spēcīgs ierocis, bet tā kļūst bezjēdzīga, ja tavs ienaidnieks ar vienu klikšķi var bloķēt tavu bankas kontu. Sākot ar 2026. gada novembri, SWIFT sistēma prasīs daudz detalizētāku strukturētu informāciju pārrobežu maksājumiem. Tas padara vēl grūtāku slēptiem tīkliem pārvietot naudu, lai ASV valsts kase to nepamanītu. Un tā kā ASV ir pasaulē dziļākie finanšu tirgi, spiediens nesagrauj sistēmu, tas vienkārši tiek absorbēts. Kad mazākas ekonomikas cieš triecienu, valūtas sabrūk. Kad ASV cieš triecienu, naudas plūsmas vienkārši maina virzienu, un cilvēki, kas mēģina slēpt naudu, tiek atklāti. Ja kāda tuvo austrumu valsts mēģinātu kaitēt ASV, pārdodot lielu daudzumu ASV valdības obligāciju, tā nonāktu likviditātes slazdā.
Tirgus ir tik dziļš, ka pat koordinēta izpārdošana absorbēs citi investori, kas meklē drošību. Pārdevējiem paliks maz alternatīvu, kur lielā apjomā izvietot kapitālu. Praksē tas padara plašus ekonomiskus uzbrukumus ASV ārkārtīgi grūti ilgstoši uzturēt. Tirdzniecības karš vai embargo var kaitēt peļņai, taču tas nevar sagraut valsts aizsargmūrus. Tomēr arī šis vairogs ir pakļauts pakāpeniskam spiedienam. Citas valstis cenšas izveidot savas sistēmas, lai apietu SWIFT. Viņi pārbauda dolāra stiprumu, taču ekonomiskais spiediens ir tikai viena sistēmas kārta. Milzīgās saimniecības vidusrietumos ražo pietiekami daudz pārtikas, lai pabarotu visu valsti, un vēl paliek pārpalikums eksportam uz visu pasauli. Amerikas upju sistēmas milzīgais izmērs pievieno otro aizsardzības sienu valstī. Pat ja ostas pazūd, iekšzeme nesabrūk, tā vienkārši pārvirzās. Viena Mississippi upes barža var pārvedāt tikpat daudz kravas kā 15 baramkravu vagonu vai 60 līdz 70 kravas automašīnas. Bet galvenais nav ietilpība, bet gan nepārtrauktība. Šie iekšzemes ūdensceļi ļauj valstī uzturēt piegādes ķēdes pat tad, ja visi piekrastes ostas būtu slēgtas. Iekšzeme var pārvirzīt piegādes caur iekšējiem maršrutiem, kurus neviena ārvalstu flote nevar viegli bloķēt. Traucējums var absorbēt, kamēr citām valstīm tirdzniecība apstājas piekrastē. Tas tika panākts, gadu desmitiem ieguldot labākās sēklās, apūdeņošanā un industriālajā lauksaimniecībā. Okeāni padara iebrukumu grūtu. Iekšējās upes padara transportu lētu, tā ražo pati savu enerģiju un audzē vairāk pārtikas nekā patērē. Un finanšu ziņā tā atrodas globālo kapitāla tirgu centrā. Lai gan reģionālai spēlētāji tuvajos austrumos var radīt traucējumus, viņi darbojas pret ģeogrāfiju, kas ir strukturāli noturīga. Šī ir dabisks cietoksnis, kontinents, kas veidots tā, lai turpinātu darboties neatkarīgi no ārējas spiediena. Taču pat tik stabilā sistēmā var sākt parādīties plaisas. Tehnoloģijām mainoties, sienās sāk parādīties spraugas. Hiperskaņas raķetes var pārvietoties tik ātri, ka okeāni šķiet mazāki. Kamēr ASV pastiprina savu aizsardzības sistēmu, Krievija jau ir demonstrējusi šos ieročus kaujā, un Ķīna tos intensīvi testē. Tie nelido pa paredzamu trajektoriju pāri debesīm, bet gan slīd gar apvārsni. Brīdinājuma laiks, kas agrāk Amerikai deva minūtes, tagad dod tikai sekundes. Taču hiperskaņas ieroči pat nav visbūtiskākās pārmaiņas. Lētie dronu bari ir. Viens operators tagad var izvietot simtiem lētu dronu, kas pārslogo tuvās aizsardzības sistēmas. Nevis tāpēc, ka tie būtu sarežģīti, bet vienkārši tāpēc, ka to ir daudz. Huti 2 1023. un 2024. gadā parādīja šī koncepta nāvējošo matemātiku, uzbrukot kuģniecībai Sarkanajā jūrā ar dronu un raķešu viļņiem. ASV jūras spēkiem nācās izmantot miljonus vērtus pārtvērējus pret mērķiem, kuru katra izmaksas bija tikai daži tūkstoši dolāru. Katrs pārtveršanas gadījums izmaksā vairāk nekā iznīcinātais drons. Matemātika, kas padarīja Amerikas raķešu aizsardzību ticamu, tika balstīta uz dārgiem draudiem. Tā nebija veidota, ņemot vērā desmitiem ierīču, kas vienlaikus palaistas no lētiem mobilajiem palaišanas iekārtām, paslēptām tuksnesī. Un atšķirībā no hiperskaņas ieročiem, dronu baru tehnoloģija jau izplatās. Irāna tos piegādā, Ziemeļkoreja tos izstrādā. Ieejas barjera ir pietiekami zema, lai nevalstiskie spēlētāji jau darbotos ar tiem plašā mērogā. Tas, kas sākās kā tuvajos austrumos izmantota taktika, diezgan ātri kļūst par globālu taktiku, un kiberuzbrukumi tos okeāni neierobežo. Viņi var uzbrukt elektroapgādes tīkliem, neizmantojot kuģi vai lidmašīnu. Ir arī kiberdraudi fiziskā versija, pret kuru aizsargāties ir vēl grūtāk. 95% starptautisko datu, finanšu darījumu, militāro sakaru un izlūkošanas informācijas pārvietojas pa zemūdens optiskajiem kabeļiem. Aptuveni 400 no tiem šķērso okeāna dibenu, un tie lielākoties nav uzraudzīti, tos ir grūti aizsargāt un viegli pārraut. Krievija jau ir pieķerta novietojot zemūdenes pie kabeļu maršrutiem. Koordinētai pāraušanas kampaņai nav nepieciešams sasniegt Amerikas krastus. Ir tikai jāpārrauj savienojumi, kas nodrošina finanšu sistēmas darbību. Dolāra spēks ir atkarīgs no infrastruktūras, kas to nodrošina. Šī infrastruktūra atrodas okeāna dibenā bez apsardzes.
Un lēnā atteikšanās no ASV dolāra, ko veic citas lielvaras, ir pārbaudījums finanšu sistēmai, kas tik ilgi ir aizsargājusi valsti. Ķīna, Krievija un Persijas līča valstis veido maksājumu sistēmas, kas paredzētas, lai pilnībā apietu SWIFT. Saūda-Arābija jau ir pieņēmusi naftas maksājumus, kas nav dolāros. Dolāra dominance nekad nav bijusi dabas likums. Tā bija Amerikas varas un alternatīvu trūkuma sekas. Tagad šīs alternatīvas tiek veidotas. Lēni, apzināti, un šis process tiek mērīts gadu desmitos. Tieši tāpēc tas nenonāk virsrakstos. Šie draudi neizskatās vienādi. Daži ir tehniski, daži ir fiziski, bet tiem visiem ir viena kopīga īpašība. Nevienam no tiem nav jāšķērso lieli attālumi, lai nodarītu kaitējumu. Kad enerģija bija problēma, tā atrada slānekļa naftu un gāzi. Kad tirdzniecība bija problēma, tā pārvietoja savas piegādes ķēdes. Šādu sistēmu nevar salauzt tieši. Jūs gaidat, līdz tā kļūst par kaut ko citu. Tuvie austrumi atdūrās pret to pašu sienu, ar kuru sastopas katrs pretinieks. Nevis Amerikas vara, bet Amerikas ģeogrāfija. Un tas nav apspriežams. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Ceru, ka jums patiks šis video. Ja vēlaties redzēt vēl vairāk šādu video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām daudz ko maina. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā MapPack.